Nu ko, atbraucu uz darbu, no darba uz mājām un pa taisno uzreiz metos iekšā automājā. Pieslēdzu klāt, atvedu šitos te konektorus, pieslēdzu klāt saules paneli, savienoju savā starpā. Viss strādā, visu urā. Bet es sastapos ar tādu problēmu, ja, kad tad, kad tu esi uz prāmi, tad leduskapu nedrīkst darbināt no šitā te, kungs un dievs, no gāzes. Un vai tur būs 220 kaut kāda iespēja pieslēgt klāt? Es domāju, ka nē. Nu, ja būs, tad pieslēgs, bet ja nē, tad nē. Tāpēc es par šeit te rekuru izjaucu ārā, kur tu vari redzēt, izjaucu ārā visu savu elektriku, kas man tur ir, vai ne? Tad tur baigais bardaks izskatās. Bet pieslēdzu klāt par šeit kā pagaidu variantu šito te vadu pie elektrības pārveidotāju uz 220. Tagad gribu ieslēgt iekšā un pasīties, cik ilgi viņš novilks uz akumulātoru. Jā, un uz akumulatoriem. Tagad man viņi ir līdz galam uzlādēti, jā, un ja viņi pietiks uz 8 stundām, to, ko prāmī mēs būsim, jā, tad viss ir super. Man vairāk arī nevajag. Man vajag uz 8 stundām. Ja nepietiks, tad jābrauc pirkt vēl viens akumulators un jāliek ķēdē būs. Nē.